Well, I'm very excited about the All-Star game. You know, it's my first, not my first All-Star game ever, but first professional career. It's my rookie year and first time being in an All-Star game at this level. So I'm pretty excited, you know, happy to be playing with the other foreigners. It's funny to me that they play foreigners against Latvians. That's funny to me. So I'm pretty excited about that. And yeah, I'm just happy to enjoy the experience, you know. This way. You gotta come over here. Excuse me. We'll get to you in a minute. We'll get to you in a minute, sir. Excuse me. Can I talk to you for a second? What team do you play for? The Latvian team. Oh, so is this the foreigners' locker room, bro? This is. What you doing in here? I'm both. Oh, he's both. Y'all Latvians, y'all heard it first here. So dunk contest. You looking forward to it? Yeah, I'm gonna get the dub. That's what I like to hear. That's what I like to hear. 1,000 euros. That's a lot of money, isn't it? It's a nice little bonus. Yeah. You gonna split it with anybody? Yeah, I might take out some people. Valentine's Day. Es uzskatu, ka Indrošs Šmits ir labākais spēļu dankeris, kāds Latvijā ir spēlējis. Un es domāju, ka konkursā viņš noteikti var mani pārsteigt ar ļoti labiem dankiem. Un es zinu, ka viņš var ļoti augstu uzlikt, ļoti tālu atspērties. Tā kā būs baigi grūti viņu. Top konkursiem LBL zvaigžņu spēles ietvaros skaitās Karsai meiteņu konkurss. Kamēr vēl nekas nav sācies, kā mēs redzam, tad meitenes izvingrina savus gurnus un pieslīpē pēdējos štrihus. This man right here, we all know who this is. Tell him your name. My name is Kwame Mitchell. All right, man. Hey, he gonna do some crazy stuff on the court today. So, who you going at today on the Latvian team? I really don't know, man. I think it might be my boy Smith, man. We took the L last night, so I don't know. Yeah, all right, yeah. So, hey, y'all better watch out for that matchup. Yeah. So, who's gonna win today? You already know the foreigners, man. That's what I thought, bro. That's what I thought. Hey. Man liekas, ka šogad izcīnīs LBL komanda uzvaru zvaigžņu spēles. Pēc pāris minūtēm notiks 3-punktu metienu konkurss. Kā mēs redzam, tad basketbolisti jau ievingrina savas rokas, izmēģina savus metienus un ko? Skatīsimies, kurš tad būs slaimīgais un uzvarēs. Jūs varētu vienmēr patīkami. What's up, fam? Where you from? I'm from San Diego. Ah, man, California. What can you tell the Latvian people about California? Yes, the weather is nice. The weather. They probably already know that, though. Facts. The weather's very nice. They probably already know that. So you've been to Northern California before? Yeah, I went to school in Northern California. Oh, San Francisco. What's the difference between Northern California and Southern California? One's in the north and one's in the south. Facts. Well, so what you looking forward to about today's game the most, man? Just having fun, playing basketball, and just being around other Americans. And facts. Other people that speak English. Oh yeah, English We speakers. don't see that every day. We don't see that every day. Hey, who y'all beat last night again? We took out Ventspils. Oh. Yeah, at their place. Y'all took out Ventspils. Yeah. So y'all on the road. Yeah, first time in club history. Hey, we all know who Ventspils is, man. Hey. All right, so yeah, it's a big deal for us. All right, man. So where you from, man? I'm from Maryland, Western Maryland. Ah, facts. So what's the difference between there and your Latvian experience? The mountains. Where I live, there's lots of mountains. Yeah, it's flat here. Snowboard or ski? I snowboard a little bit. Yeah, I'm not that good at it, but I snowboard too. Yeah. Yeah. So who's getting the W tonight? Oh, we're gonna get the W. Yeah. Who is we? Oh, the foreigners. Olimpiskajā sporta centrā šodien risinās Alders LBL zvaigžņu spēle, kur LBL spēlētāji tiksies pret leģionāriem. Kā zināms, tad mūsējie latviešu basketbolisti jau 4 reizes ir uzvarējuši. Bet kā veiksies šodien, to mēs uzzināsim nedaudz vēlāk. Bet runājot par šīs dienas pasākumu, tad pilnīgi neviens nepaliks neapmierināts, jo visiem necietību gaida 3-punktu metienu konkursu, treneru konkursu, slam dunk un, protams, ka desertiņu Karsai meiteņu konkursu. Nu, protams, ka vēl visam pa vidu būs arī skatītāju konkursu. Tā
Tā kā šodien Olimpiskajā sporta centrā Liepājā būs sporta balla. Zvaigžņu spēle pirmkārt tāds liels notikums Latvijas basketbolā, un man tas nozīmē daudz, jo jau no mazotnes es esmu vienmēr sekojis līdzi zvaigžņu spēlēm un vienmēr esmu pats gribējis piedalīties. Tāpēc ir dubults prieks, ka šī man jau būs 5. reize, ka esmu iekļauts Latvijas izlases komandas sastāvā un arī 6. zankonkurss. Zvaigžņu spēle priekš manī nozīmē tādu tusiņu vairāk, nenopietni sanākšanu kopā ar labākajiem Latvijas spēlētājiem, tādas pozitīvas emocijas noteikti. Un šeit ir ļoti patīkami atgriezties, es jau esmu liepainieks kā nekā, un būs ļoti interesanti, pie savu skatītāju priekšā un savu pilsētu būs iespējas pierādīt kaut ko lielu varbūt. Tie visi konkursi pārsvarā, varbūt spēle varētu šogad uztaisīt tādu interesantāku, kaut agresīvāku aizsardzību, nevis ļaut tur brīvi iemest. Redzēs, kā beigās kāds būs iznākums. Un šodien, kad mēs esam šeit Liepājā, un šodien ir arī Valentīna diena, mēs visiem jūs novēlam labas emocijas, jauku šo dienu, un galvenais mīlestību vienam pret otru un pret basketbolu. So, what do you expect from this All-Star game in Latvia in Liepāja? Just a great experience, like just having fun, like just enjoying like being around most of like other fellow Americans and import players, because it's rare you get to like talk to people who's like from the same area or same country as you, like as you're playing overseas and like in this type of environment. So looking for a great time. Sure, foreigners. If I'm on the team, we're winning. Nah, but I think it's going to be a fun game, you know, and I mean, whoever makes more shots is going to win the game, because I'm pretty sure there's going to be no defense played. Noteikti ir interesanti, kad mēs varam uzspēlēt pret leģionāriem, un arī noteikti visi jau gaida slam dunk konkursu, kas ir noteikti visinteresantākais arī. Bet arī es domāju, ka citi konkursi nebūs slikti. Uz karstajiem meitenēm es arī varu apsīties. Can't get it out of sight. But I'm calm as a comet when you're around. I can't repeat it. You know what you feel when you feel it. I can never get through to the kid, two girls too much. Well, I could wait for a sign or work out the design for us. I mean, there was so many good shooters out there from every club in the league, and it's an honor to be part of it. And I mean, you got guys from every team that can really shoot the ball, so it was exciting to be a part of it. Even more exciting to win, and you know, just blessed and lucky to be here. Just a few hours away, and a million miles ain't nothing. Alders LBL zvaigžņu spēles karsē meitiņu konkursu uzvarētājs ir liepainieces un uzvar savās mājās. Meitenes, kādas ir tās emocijas uzturēt savās mājās un būt labākajām? Ļoti mūsu atbalstītājiem, viņi tik silti mūs uzņēma mūsu pašu mājas līdzjūtēji,
sajūtas bija vienkārši fantastisks un viņi mums ļoti, ļoti palīdzēja. Paldies viņiem. Meitenes, cik ilgi jūs trenējāties tieši priekš Zvaigžņu spēles? Ilgi, pat neilgi. No janvāra sākām. Un te pavadījām daudzus vakarus šajā zālē. Kā jūs vērtējāt jūs pārējās konkurences? Nu, tās, kuras ir ikgadējas arī uzvarētājs, arī ļoti cepurnos. Viss bija kārtībā, bet mēs šogad ar citu pieeju panācām to, ko mēs gribējām īstenībā arī pagājušajā gadā panākt. Mēs paratījām! Treneru metienu konkursā uzvarēja BK Ventspils galvenais treneris Kārlis Muižnieks. Kārli, padalieties, kā tad jums sanāca uzvarēt un pieveikt tos jūsu konkurentus? Nu jā, es jau teicu, konkurence bija sīva, bet tie visi treneri, jā, kuriem mēs metām kopā, mēs arī konkurējam, esam konkurējuši ar dažiem laukumā spēlējuši, dažas viņiem esam trenējis, un tagad mēs konkurējam kā treneri. Un jebkura konkurence, jā, gribās pierādīt, kurš ir stiprāks. Šoreiz jau varbūt gribēju visiem novēlēt veiksmi, bet sanāca, ka es biju pats veiksmīgākais. Jā. Nu, tā kā varbūt ir kaut kāda likuma sakarība, jo es šo konkursu uzvarēju 3 reizes. Ir ļoti interesanti, jā, un es domāju, ka katram no šiem konkursiem ir īpaši interesi. Es domāju, Karsē meitenes pirms tam bija ļoti interesanti. Tā ir viena liela basketbola daļa, jā. Protams, šie konkursi basketbolistiem, jā, slamdām konkursi, trīnīši, tas ir atkal tāds mūsu profesionalitātes novērtējums. Nu, šis treneru konkurss ir varbūt tāds, jā, atcerēties, kad arī kādreiz treneri bijuši labi basketbolisti, jā. Tā kā es domāju, ka pasākums ir interesants un var redzēt, ka skatītāji zālē ir priecīgi, un tas ir pats galvenais. Tie ir man iespēja fantastiski. Protams, prieks uzvarēt kaut ko tādu iegūst pirmo reizi, jo sevišķi ar tādu veiksmes metienu no centra, kur tā meistarība varbūt ir tāds minimāls, tā nozīme meistarībai vairāk kā tev paveicās. Ļoti sīva cīņa, kā redzējāt, pilnīgi bija vajadzīgs pagarinājums, jo Keisijs Roberts sastādīja ļoti labu konkurenci, jau izšķīrās tur tiešām sekundes desmitdaļās tas rezultāts, tas iznākums, līdz ar to, protams, prieks. Šķiet ļoti labi organizēts pasākums pirmām kārtām un pārējais tie tādi svētki, gan skatītājiem, gan mums basketbolistiem. Mēs bišķi tādā nepiespiestā atmosfērā sanākam kopā, bišķi izbaudām to spēli, tur uzspēlējam tādu basīti, tādas emocijām, tur daudz danki kaut kādas, tur vēl tur tehnikas elementi, ko ikdienā varbūt nesanāk izbaudīt. Līdz ar to, protams, tas ir pozitīvs pasākums. Oh yeah, I'll be out there to support him. Yeah, Kaja, I've been working with him the whole week, like trying to get his whole handle and everything right when he tries to do certain dunks. So we'll see what he has like today. Kārlis Apsīts ir, varētu teikt, mans konkurents jau bijis ilgus gadus, un arī 5 gadus atpakaļ Jelgavā mēs viens par otru cīnījāmies. Viņš arī pagājušā gadā ļoti labi sevi parādīja, vienīgi nerealizēja pēdējo mēģinājumu, tā kā uzskatu arī viņš var uzvarēt. Un trešais pretinieks ir Modests Kumpis no Jēkabpils. Arī viņš sev ļoti labi parādīs kā spēļu dankeri, ko viņš var izdarīt. Danku konkursos es nezinu, bet uzlikt ar pietiekami augstu, un domāju, arī viņš būs pietiekami spēcīgs pretinieks. Kā jau parasti noteikti, ka dārgais? Es arī domāju, ka dārgais. Bet, Šmīts varētu labu konkurenci sastādīt. Latvijas basketbola līgas zvaigžņu spēles danku konkurss kāds ir bijis, jo šeit bija tiešām 4 vienlīdz labi, vienlīdz spēcīgi dalībnieki, un tāpēc ir dubults prieks, kad sanāca uzvarēt. Ir sevišķi sanāca parādīt ļoti labus dankus, un pēdējais bija tāds, kā saka, trekins punkts šim lieliskajam danku konkursam.
bija forši. Tas, ka bija pilns tribīnes un atmosfēra bija tiešām ļoti augstā līmenī. Bet, principā, zvaigžņu spēlē vienmēr ir pilns tribīnes arī citās pilsētās, tā kā negribētos varbūt kādu citu iepriekšēju noviecināt vai kā, bet konkursi bija karsējmeitiņu šovi, bija ļoti labā līmenī, viņi ar katru gadu aug un aug. Danku konkursu, es domāju, bija labākais no pēdējiem, varbūt pat labākais, kāds LBL ir bijis, jo bija visi augsta līmeņa konkursanti un visiem izdevās savu danku iecerēt, tā kā bija baigi forši. Zvaigžņu spēle ir noslēgusies. Uzvarētāji noskaidroti un apbalvoti. Tauta laimīgi, jo pēc tik fantastiska pasākuma vienkārši nevar nesmaidīt. Bet mēs ar jums tiekamies nākamgad. 珍珠的心理太奇妙。